Lai arī līdz Ziemassvētkiem vēl ir teju 2 nedēļas laika, visticamāk, ka dāvanu pircēji sarosīsies pēdējā mirklī, kā jau tas tradicionāli notiek, neizslēdzot drūzmu veikalos apjukumu par to, ko un kam dāvināt. Paši veicām nelielu eksperimentu un lūkojāmies, kur taupot laiku un naudu var iegādāties nelielas dāvanas un pie tam visai ģimenei vienkopus. Kā rezultātā nonākam apdrukas darbnīcā. Mums kā uzņēmējiem šis laiks pirms Ziemassvētkiem ir ļoti būtisks. Vēl jau vairāk tāpēc, ka ražojam dāvanas Ziemassvētkos. Un šis ir laiks, kad varam sev parādīt. Šobrīd darbnīcai pievienojušies papildspēki, jo teju pietiek laika izpildīt visus pasūtījumus. Tiek presēti attēli uz krūzītēm, krekliem un citiem priekšmetiem, daudzus no tiem kurjeram jānogādā adresātiem pa visu Latviju un arī citām valstīm, uz kurām aizceļojuši mūsu tautieši. Pārsvarā jau cilvēki drukā tieši tādas humoristiskas un priecīgas lietas. Uz krūzītēm lielākoties novēl foršu dienu, foršus notikumus, pasaka mammai, ka viņa ir vismīļākā mamma pasaulē. Ir nācies novērot, ka agrāk, pirms kādiem 3-4 gadiem, lielākoties dāvanas cena bija augstāka nekā šobrīd. Šobrīd uz Ziemassvētkiem aktuāls dāvaniņas līdz 10 latiem, turklāt tādas mīļas un ar latviskiem tekstiem. Vēl vairāk par dāvanu priecājas nevis tā saņēmēji, bet paši dāvinātāji. Un, lai nezustu dāvināšanas prieks, tad lēni un bez steigas vienā uzņēmumā pircējs var izvēlēties noderīgas un mīļas lietas saviem tuvajiem. Piemēram, tēti var iepriecināt ar šādu kreklu, kad viņš labi zina, ka viņš ir labākais tētis visā pasaulē. Savu mammu vai omīti var iepriecināt ar šādu te Latvijas lina priekšautu. Un, piemēram, omītei tas varētu būt uzraksts, kad viņa ir pati labākā šefpavāra visā pasaulē. Šis ir laiks, kad es varu atgādināt savam opim, ka viņš ir superopis ar šādu veidu krūzīti. Un savai mammiņai pateikt paldies, kad viņa ir izvēlējusies tieši mani ar šādu veidu krūzīti. Katra uzņēmēja veiksmes atslēga ir attīstība. Un arī mēs attīstamies un šogad piedāvājam jaunumu. Mēs piedāvājam lūk šāda te veida termokrūzes. Tātad šī tikai izskatās pēc parastas plasmasas krūzes, bet patiesībā tā ir keramikas termokrūze ar dubulto sieniņu un silikona vāciņu un silikona turētāju, kas ļauj neaplaucēt rokas. Aizņemtākie, kūtrākie vai radošākie var paši uzveidot personalizētu dāvanu mīļam sev cilvēkam, to veidojot apdrukas darbnīcas interneta mājaslapā. Katru gadu vienmēr ir apņemšanās. Šogad es Ziemassvētku dāvanas gādāšu laicīgi. Bet kā likums tas nekad tā nesanāk. Un tur jau ir tā priekšrocība iepirkt dāvaniņas internetā, jo tu vari izbēgt no Ziemassvētku druģa lielveikalos. Tu vienkārši ar siltu karstvīna krūzi apsēdies pie datora, izvēlies, personalizē un pasūti. Un, ko es vēlos novēlēt visiem uzņēmumiem šajā saspringtajā laikā, izturam. Janvārī būs brīvdienas, bet mēs ļoti daudz cilvēkus darīsim priecīgus, saņemot foršas personiskas dāvanas Ziemassvētkos. Taču galvenais atceramies, ka ne jau dārga dāvana parādīs to, cik ļoti kāds jums ir tuvs un svarīgs. Tā var būt simboliska dāvaniņa, apskāviens un smaids no sirds, kas ļaus atgādināt, cik ļoti tas kāds jums ir īpašs.